Es pirmo reizi kaut kā šādā veidā to izdzirdēju, ka latvietis nav paredzēts sērošanai. Līķa plankumi, līķa stīvums. Pieminējām bioloģisko nāvi, psiholoģisko nāvi, bet ir arī sociālā nāve. Jo es viņu personīgi nebiju pazinis, un man vajadzēja saprast, uz kuru tad pasaules vietu viņu vadīt. Kārtoju to savu aiziešanas procesu, liekot drēbītes, sakārtojot kastītes, kuram tur kas būs. Es nezinu, vai es neesmu pārāk sabojāts šeit sarunai. Nu tad labdien, trešo reizi, trešā saruna šajā domnīcā veltīta pēdējiem cilvēka mūža godiem, bedībām. Un mani sarunu biedri ir muzikologs Mārtiņš, senatnes pētnieks Jānis un kliniskā psiholoģe Kristīne. Jā, runāsim par godiem, kur mēs nevaram dalīties ar savām pieredzēm, jo cilvēks vienreiz mūžā tos piedzīvo. Un, lai šie godi notiktu, ir jāsastopās, jāsatiekās ar nāvi, kas tas ir bijis mūsu senču priekšstatos, kā mēs šobrīd to tveram. Jāni, varbūt tev ir... Ar mani, ja? Jā, sāksim ar tevi. Droši vien es neesmu filozofs, es esmu cilvēks, kurš interesējās par mūsu tautas garamantām, par dzīves ziņu, kā to tagad mēdz saukt. Un mācījos vēsturniekos savu laiku, strādāju Vēstures institūtā, piedalījos ekspedīcijās un, protams, visu tā... Tas zinātniskā bagāža vienmēr ir interesantā to, kad viņu var kaut kādā veidā rekonstruēt. Un tas virziens, kurā es esmu gājis, ir saistīts ar reliģisko priekšstatu rekonstrukciju. Jo tikai tā mēs varētu saprast to telpu, vai kā mūsdienās sauc burbuli, kurā ir dzīvojuši mūsu senči, noteiktā laika posmā, noteiktos klimatiskajos, vēsturiskajos un citādos apstākļos. Un tad... paņemot to zināšanu kopsumu, mēs varam izsecināt, kāda bijusi viņa attieksme pret dzīvi un pret nāvi, ko tad viņi saprata to, kas būs pēc tam. Viennozīmīgi, protams, uz šo jautājumu nevar atbildēt, bet ir skaidrs, ka lielāks problēmas ir mūsdienu cilvēkam, kuram nav tāda eksistencionālā domāšana, vairāk izkopta kā tā laika cilvēkiem, kura dzīve bija atkarīga ne tik daudz no viņu, varbūt, prasmēm praktiskajām, medībās, zemkopībā un tā tālāk, bet arī tajā, ko viņi uzskatīja par svarīgu savā dzīvē. Tā kā te jau iepriekšējās sarunās izskanēja tāda doma, kad mēs esam te, kaut ko iemācāmies, pārdomājam, un ar to bagāžu mēs dzīvojam to mūžīgo dzīvi tajā viņa saulē. Lūk, tas ir viens no tādām šķautnēm mūsu tautas garamantās, ko mēs tur varam izlobīt un saprast, kas ir nāve, kas ir dzīve pēc dzīves. Tā es to varētu norakstīt. Bet pati nāve var būt gan kā tāds aktīvais personāžs, kura ierodās un pārtrauc kāda cilvēka dzīvi. Pie tam par viņas ierašanos ir ziņo daudzas pazīmes, tur putns iesitās logā, vai kā suņi tur, vai gaļi dzied nelaikā, vai tur mušas ziemā skraida pa istabu. Un otrs variants, ka cilvēkam tiek iedota kaut kāds dzīvības enerģijas daudzums, un tad, kad viņš beidzās, loģiski iestājas nāve. Saskaņā ar mūsu priekšteču uzskatiem ir tur darbojas ne tikai dzīvības spēks, bet arī dzīvības spēka pamatelementi, vīrišķais, sievišķais. Ja mēs skatāmies, tad ir dzimstot viņam ir noteikta kopsuma, kura vēl nav atdalīta. Tad seko viena no mūža godiem, tā ir
atšķirības, atšķiršana mūsdienās nonāca tikai viņa interpretācija, kas saistīta ar atšķiršanu no mātes krūts, bet patiesībā kopš tā laika, kopš atšķirību goda svinēšanas, bērnu sāk uzskatīt par puiku un meiteni. Tikai tajā brīdī viņš vairs nav bēbis, bet viņš ir puisis un meitene tiek orientēta izpildīt sociālo lomu sabiedrībā kā sieviete un vīrietis kā vīrietis. Tad kopš tā laika tā kā iezīmēt orientāciju. Tuvojoties kulminācijai, tad, kad briedums sievišķā vīrišķā ir sasniedzis savu maksimumu, protams, lielākoties gadījumu notiek ģimenes nodibināšana, vīrs un sieva un līgavainis atrod otru pusi, ar ko viņš gribētu nodzīvot savu tālāko dzīvi, atvēlētu šai saulē. Tad notiek līdzināšana, kā mēs jau runājam. Tas ir process, kad ne tikai pārsvarā jau tā salīdzināšana pirmtēliem, un lai kļūtu par viena veselā divām daļām, sākumā jākļūst par vienu veselu atkal, tāpat kā bērnībā vai pirms dzimšanas. Tas ir viens no tādām kulminācijām, kas jāpiedzīvo dibinot ģimeni vai dibinot attiecības starp vīrišķo un sievišķo pārstāvjiem, vīrieti un sievieti. Tālāk atkal tas spēks varbūt iet mazumā, tuvojoties brīdim, kad mēs kāds ieiet, kāds ne, vecīšu kārtā, kuriem patiesībā vairs dzimumu nav un senajā sabiedrībā tiesība arī vairs nebija, jo tikai tas, kurš ir spējīgs nest vairogu vai zobenu, piedalās kopienas sapulcēs, lem par tautas likteni un tam līdzīgi piedalās sabiedriskajā dzīvē. Bērni, sievietes un tiesības tajā sabiedrībā nebija tiesīgi lemt, izņemot atsevišķus gadījumus, ja mēs runājam par sievietēm. Sievietes bija arī vadoņi, protams, bija arī priesteri un tam līdzīgi. Tāda nozīmē viņiem bija ietekme uz sabiedrības dzīvi, bet katrā ziņā vidusmēra cilvēks, kas pieder sievišķiem vīrišķiem, viņam bija sava sociālā loma un paredzēts bija. Jo tradīcija ir kā gan kaut kas pozitīvs, kurš mūs virza pa dzīvi un lai mēs vieglāk it kā viņai izietu, bet te pašā laikā ir nepieciešama drosme, lai to tradīciju apstrīdētu, lai stāties tai pretī un lai notiktu kaut kas jauns. Tas jau šomēr domnīcā jau izskanējis ir, un tāpēc tajā sabiedrībā bija ārkārtīgi lielam drosminiekam jābūt, lai nostātos pretī un pierādītu, ka tas darbojās, to, ko viņš piedāvā. Tāpēc šajā gadījumā mēs runājam par to iestaigāto ceļu, kur no paudžu paudzēs ir izstrādāta dzīves tāda vadlīnija, kurai cilvēks sekojot, daudz maz izdzīvo un netraucē kopienai izdzīvot. Ja par to mēs runājam, tad patiesībā tas ir tas, kas ceļš šajā dzīvē, līdz brīdim, kad tu jau esi vecīšu kārtā, jau pietuvojies tai robežai, kad tu kļūsi tūlīt par to dieviņu, to vecīti, ko mēs aicināsim veļu laikā sev pie sevis, jo saiknes starp dzīvajiem un mirušajiem viņa pastāv, jo dzimta ir viens vesels ne tikai starp dzīvajiem, bet arī tā otrā daļa piedalās dzimtas dzīves veidošanā ar padomu, varbūt savādāk. Katrā ziņā mēs viņus gaidām tajā brīdī, kad mums ir kaut kas svarīgs, piemēram, svinam dzimtas vai ģimenes godus, gaidām viņu svētību, viņu klātbūtni, piedzimstot bērnam, kāzās un vedībās. Tu jauki izstāstīji to dzīves ceļu. Mārtiņ, varbūt tev ir kādi komentāri par pašu šo fenomenu nāvi, kā to skatās antropologi? Redz, es nezinu, vai es neesmu pārāk sabojāts šeit sarunai. Nāve ir tad, kad pārstāj darboties neokorteks. Neokorteks ir tātad smadzeņu garoza, jaunā garoza, un kad tā ir sabojāta vai defekta, tad cilvēks kā persona, kā personība, reāli ir miris. Respektīvi runa ir par tā saukto smadzeņu nāvi, kas ir mūsdienās vispār pieņemtais medicīnā nāves kritērijs. Es nerunāšu par to, kas ir pēc tam, un tā vienkārši, teiksim, tā ir tā mēraukla,
kuru es varu no savas puses dot tev atbildot uz tavu jautājumu, ja, kā es to saprotu. Un kā es to esmu mācījis arī saviem studentiem un turpmāk mācīšu. Bet ikdienā, kā mēs varam to konstatēt, jo mēs nevaram pielikt aparatūru smadzeņu impulsu mērīšanai? Jā, ir virkne vispārēju pazīmju, teiksim, līķa plankumi, līķa stīvums, elpas, tas, ka elpas vairs nav, sirdsdarbības pārtraukšana, pārtraukums. Bet tas ir kaut kas, kas, piemēram, teiksim, sirdsdarbības, līķa plankumi nē, bet sirdsdarbības un elpošanas apstāšanās arī var būt, teiksim, klīniskās nāves fāzē. Un, kā mēs zinām, no klīniskās nāves ir iespēja vēl atgriezties, respektīvi smadzenes aiziet bojā 5 līdz 6 minūšu laikā. Ja šajā te posmā nav cilvēks pieslēgts pie elpošanas un sirdsdarbības mašīnas, ja, kāds ir vairākas vismaz katrā mūsdienu reanimācijas nodaļā, tad smadzenes aiziet bojā un tur vairs neko. Kaut arī, ko nozīmē vairs neko, ir pietiekami daudz tādu gadījumu zināmi, kad ir laikus, ir pieslēgts cilvēks pie sistēmas, smadzeņu nāve ir iestājusies. Bet, teiksim, viņa ģimene ir pietiekami turīga, lai varētu nodrošināt pat gadiem ilgi to, ka šīs mašīnas darbojas, ja, un veģetatīvās funkcijas visas ir. Ja. Ķermenis ir silts, miesa ir mīksta, ja, āda ir normāla, un tad sāks tās lielās spriešanas, apspriedas, ģimeņa apspriedas, atslēgt, neatslēgt, vēl pagaidīt, ja, varbūt pēkšņi smadzenēs parādās kādi elektriski impulsi, kas liecinātu, ka tur kaut kas ir. Ir arī, nezinu, cik tam var ticēt, cik nē, bet var atrast arī kaut kādas it kā liecības par to, ka tur pagājuši mēneši, gadi, un pēkšņi, ja, klakts, ir šīs smadzenes sāk darboties. Jā, šīs bailes tautā eksistē, ka tik mani neaprok, vēl dzīvi esam. Jā, bet vēl tagad, bet sevišķi viduslaikos, un arī agrījos jaunajos laikos, tad viņi ierīkoja kapvietās tādas gaisa caurulītes, ja, ja gadījumā viņš tomēr ir nepareizi apbedīts, ja, tad, lai viņš dabona skābekli un zvaniņu varēja paskandināt tālredzīgi cilvēki vai sevišķi nobiedēti cilvēki tā, likt ar sevi rīkoties pēc savas aiziešanas. Ja palīdzējiem bija pienākums to visu tā ierīkot, iekārtot. Kas bija tavā otrajā jautājumā? Es vairs neatceros. Bet, kas attiecās, uz manu pašas pieredzi, varbūt manas mammas pieredzi, tad viņa vienmēr ir stāstījusi, ka tam aizgājējam, ir tā pēdējā izelpa. Un tā kā arī tā dvēsele tiek asociēta ar to pēdējo elpu, un tad, kad tas ir noticis, tad tie mūsu senči ir tā kā uzskatījuši, ka cilvēks ir miris, un tad notikušas tālākās darbības, kā te dvēselē tikt ārā. Jā, tātad ārējā pazīme, ka sirdspūkstu vairs nav, un elpošana vairs nenotiek. Ja? Un, ja tas kaut kādi ļoti drīz neatjaunojas kaut kādu iemeslu dēļ, tad tiek pieņemts. Attiecīgi, parasti jau pagaida, un tad arī pārējās pazīmes parādās līdz stīvums, līdz plankumi un tam līdzīgi. Jā, tas ir tāds liels notikums ģimenes dzīvē, ka kāds ir pēkšņi atstājis šo sauli, pārcēlies uz viņa sauli, uz kaut ko nezināmu. Un acīm redzot, tam cilvēkam ir vajadzējis kaut kā psiholoģiski
to kaut kā pieņemt un rast kaut kādus mehānismus, lai šī pāreja būtu saudzīgāka, un varbūt tāpēc ir izgudrots šāds mītisks personāžs, ar kuru arī var vest dialogu ar šo nāvi, masku veidā ar viņu tur izdancot. Kaut kā cilvēks ir mēģinājis ar tiem nezināmiem spēkiem komunicēt. Bet ir šie nostāsti, ka senākos laikos cilvēks jutis to savu nāvi. Es varbūt mazliet pakomentēšu, ja mēs paskatāmies uz to nāves fenomenu mazliet plašāk, varbūt ne tikai kā fizioloģisku nāvi, bet arī kā psiholoģisku fenomenu. Tad īpaši kontekstā ar pašnāvību mēs varam novērot ļoti daudz apzinātu tādu pamazām veiktu, mērķtiecīgu savas dzīves noslēgšanu, kas, manuprāt, ļauj mazliet savādāk paskatīties arī uz tādu objektīvo nāvi, kur mums šķiet kā pārsteigums, kā cilvēks pamazām savā personībā pārstāja aktivizēt dzīvīgumu, aktivizēt atjaunotni, aktivizēt interesi, kur notiek atlaišanas process. Pēc būtības sēru procesā mēs varam izdalīt tādas 5 būtiskus etapus, caur kuriem mēs varam novērot šo te tuvošanos. Un pirmais vienmēr ir savā ziņā tā kā noliegums, ko mēs pavisam, es teiktu, tādā spilgtā formā varam vērot jau ap pusmūžu, kad mēs tā kā veicam šo sociālo pašrealizāciju caur savām lomām, kādas mums tur ir, un ir viens tas dzīves periods pietiekoši ilgs, kurā mēs sākam izvērtēt, cik daudz no tā mums pašiem ir šķitis jēgpilni, ņemot vērā, ka ļoti bieži tās ir bailes, kuras motivē cilvēku turēties pie kaut kā, cik daudz mums sāk šķist bezjēdzīgs kaut kas, un vai cilvēks atrod kaut ko viņš identificē kā jēgpilnu tam nākošajam dzīves periodam, kurš mūsdienās ir turklāt ļoti ilgs, ar ko viņš varētu turpināt šo te paplašinājumu. Tad nākošais pēc šī te nolieguma, un mēs redzam cilvēku uzvedībā ļoti dažādus savā ziņā tādus uz regresu orientētas uzvedības, aktivitātes, kurās gribas piesaistīties, tagad tās ilgas pēc tās jaunības, tagad otrais atgriezties tajā ciklā, lai rastu to jēgu. Tad nākošais parasti ir dusmas, tā pieņemšana, ka tomēr atpakaļ gaitā nekas jau te nenotiks, ir tikai tas turpinājums uz priekšu, un tad, tas arī prasa savu veidu pieņemšanu, vai man ir potenciāls, nav potenciāls, kāds potenciāls, vai viņš ir jebkad vispār attīstīts, jo iespējams kaut kur caur šīm te sociālajām lomām ir pazaudēta tā saikne ar sevi un ir varbūt milzīgs apjukums. Tad nāk tirgošanās, parasti kaut kādā aspektā varbūt es tomēr kaut kā izsprukšu caur to potenciāli nerealizējot vai realitāti nepieņemot. Un pēc tam, kas ir raksturīgi, un mūsu kultūrā, mūsdienu kultūrā, senajā kultūrā, es ticu, kad ir noteikti tas noticis kaut kādā veselīgākā veidā, nāk šis te depresijas periods. Tā kā nespēja nāvi pieņemt kā fenomenu, nespēja viņu pieņemt kā kaut kādu tikpat ciklisku, un nozīmīgu notikumu vai aktivitāti, kurai iziet cauri, lai kaut kas atkal varētu turpināties, atjaunoties. Un tas ir tāds košs iestrēgšanas moments, tikai to ieintegrējot un atlaižot, var nākt tā pieņemšana, nāves pieņemšana kā tāda. Un, manuprāt, tur ir tas interesantums, ka būtībā mēs jau nāves fenomenu psiholoģiskā ziņā varam vērot dzīvos cilvēkos, kur viņi ir pārstājuši apzināti dzīvot, vienkārši, man vajag paēst, man vajag piecelties, man vajag rutinēt kaut kur iet, es pieradinu sevi pie kaut kādas nodarīšanas nost, bet īsti tā vairs nebūs tāda jaunrade, caur transformāciju, atlaižot iepriekšējo un piedzīvojot to, kas šobrīd ir pieejams piedzīvošanai. Atgriežoties pie tā, ka senāk tas cilvēks ir jutis to nāves tuvošanos,
viņš ir tā kā vēlējies nokārtot visus parādus ar šo sauli. Viņam ir bijis svarīgi atvadīties no tuviniekiem, atvadīties no šīs zemes, varbūt tur, piedot visus parādus un tā tālāk. Un es dzīvē daudzus gadījumus esmu dzirdējusi, ka pēc tam, kad ir noticis kaut kāds konflikta atrisinājums, tas cilvēks nomirst. Vai arī tagad vēlākos laikos pēc mācītāja apmeklēšanas, respektīvi, ir kaut kāds konflikts, kas neļauj tam cilvēkam tā kā nomirt. Tā ir tā dzīvot griba, un uz to var paskatīties droši vien divējādi. Viens ir kaut kas, ko es šeit vēl gribu piedzīvot, un otrs ir iespējams, ko es negribu šeit atlaist. Pie kā es vēl gribu pieturēties kaut kādā aspektā. Tā ir kaut kāda motivācija. Tā ir motivācija. Man pašai, piemēram, pieredze ar savu vecmāmiņu, kura nesen ir aizgājusi taisaulē. Tas bija ļoti tāds lēns un, es teiktu, ļoti apzināts un skaidrs tāds tīrs process priekš viņas, un līdz pēdējai dienai tur bija kaut kādas tādas viņai tikai saprotamas lietas, kas viņu noturēja pie dzīves. Piemēram, sagaidīt mazbērnus, kur dzīvo kaut kur citur un vēl šovasar atbrauks. Vai vēl 2 kleitiņas es vasarā uzvilkšu, un tādas, kas vispār liekas neiedomājams motivators vēl tur sagaidīt to un to notikumu un vēl kaut kur piedalīties. Vai sakārtot kaut kādas lietas, un tad es tur nopirku šito, sakārtoju to, un tagad es varu aiziet. Un viņi ļoti tā mērķtiecīgi arī tās lietas kārtoja, ļoti ilgi pie tā turējās un paralēli tam arī kārtoja to savu aiziešanas procesu, liekot drēbītes, sakārtojot kastītes, kuram tur kas būs, izveicot kaut kādas sarunas, kas viņai bija nozīmīgas, lai noslēgtu. Bet es teiktu, tā ir tāda salīdzinoši reta parādība, tāda apzināta aiziešana. Gan atvadoties no tā, kas šeit paliks, gan sakārtojot tad sev kaut ko to līdzpaņemamo vai nepieciešamo. Lielākoties mēs tomēr novērojam, ka šīs te nāves bailes, šis te, tāds pēdējais pretošanās vai nepieņemšanas etaps, diemžēl var ļoti aizmiglot, manuprāt, arī to rituālo pašu notikumu kā tādu. Ļauties viņa piedzīvošanai, kā tādai pašai piedzīvošanai, kā jebko es šeit varu piedzīvot. Jā, mēs te pieminējām bioloģisko nāvi, psiholoģisko nāvi, bet ir arī sociālā nāve. Respektīvi, cilvēks ir, sevišķi tradicionālajā sabiedrībā tika uzskatīts, ka cilvēks ir nomiris tad, kad ir veikti attiecīgi rituāli. Un, ja paskatās uz šiem bedību rituāliem, protams, ka tur apakšā ir kaut kādi priekšstati par to, no kā cilvēks sastāv, ja, un ir šis priekšstats par dvēseli, un tās darbības jau tajā miršanas brīdī sākās, vai ne, ka tā kā dvēselē tagad sākās tas viņas ceļš uz viņa sauli, un jau tajā mirēja istabā ir jāveic attiecīgas darbības, kas palīdz viņai šajā ceļā. Jā, dažādās kultūrās, ja mēs paskatāmies, ir veselas mirušo grāmatas, kurās ir aprakstīts precīzi ceļš kādu pēc miršanas dvēselē, vai tas līdzinieks aiziet savus ceļus. Latviešu tradīcijā tādas stingras norādes mēs neatradīsim, ir redzot savas lokālas kaut kādas nianses, kuras līdz mums ir nonākušas, kā mēs varam pateikt, ko mūsu priekšteči ir domājuši šajā jautājumā. Bet kopumā ņemot, ja salīdzina to, ko atstājuši rakstiski avoti par tā laika cilvēku priekšstatiem, kur viņi dodās, ir jāsaprot laiks, kurā viņi dzīvojuši, vai tas ir pirms kristietības laiks, kad ir pagāniski priekšstati dominējuši, un vai tas ir jau ir jaunas ideoloģiskas mācības sekas, kad cilvēks sāk domāt savādāk, arī patiešām sākotnēji viņi pakļāvās varbūt ideoloģiskam spiedienam un ārēji pieņem kaut kādas uzstādījumus, tad ar laiku arī mēs
pat dainu tekstos redzam, kur ir parādās vārds eņģeļi, tur paradīze un tam līdzīgi apzīmējumi, kas neliecina par to, ka ir veļu valsts, ir dažādas vietas, kur mēs pēc mūsu priekšstatiem vai senču priekšstatiem dvēselē var mitināties. Sociālā loma, jā, es saprotu, sociālās lomas ir tādas, ka mēs dzīves laikā katram ir bijusi sava loma un savi nopelni dzimtas priekšā. No dzimta ir tāda kodola varbūt vienība, kas veido to sabiedrību. Mēs šobrīd esam tajā stadijā, ka mēs dzīvojam savu valstī, bet patiesībā iepriekšējos laikos un daudzas kultūras pat nesapņo par savu valsti, viņas dzīvo savas ģimenes, savas dzimtas vai cilts robežās, arī izprotot to savu lomu šajā saulē un viņa saulē. Tāpēc sociālā loma, acīm redzot, nemainās, nav tik svarīga priekš latviešu tradicionālās kultūras, ja mēs saprotam to, vai viņš ir bijis vadonis, vai viņš bijis valdnieks vai kas cits. Tur ir svarīgāk varbūt tas padoms, ko viņš var dot dzīvajiem, kas palikuši šeit. Vai, padoms tas varbūt tas svarīgākais, ko mēs no viņiem gaidām. Vai tad arheoloģiskais materiāls neliecina par diezgan dažādu attieksmi pret vienu, otru, trešo, ceturto miršo? Jā, es pat tās arī uzsvēru to, ka laiki mainās un mainās arī šis tas priekšstats par viņu savu. Tāpēc šajā gadījumā mēs tā varam teikt, un ir fakti, kas to apliecina. Es sapratu, ka doma bija tāda, ka nav tik svarīgi, kas viņš ir bijis šajā dzīvē un... Jā, es to uzsveru šajā sakarā, ka pat tradicionāli es uzskatu to, kas bijis pirmskristietīgais. Tas ir tradicionāls manā izpratnē. Jā, bet es runāju tieši par pirmskristīgo. Jā, vienkārši abedējumi liecina, teiksim, kas ir dots līdzi vienam, kas ir dots līdzi otram. Metāla laikmetā, jau, teiksim, bronzas laikmets, zelts laikmets un tā tālāk. Jā, tur viss caur mēs redzam, ka cilvēki ir diferencēti. Jā, tiem, kas klausās, varbūt Letonikā ir pieejami materiāli, kur var to papētīt. Ir daudz pētījumu, kas saistīti ar dzimuma lomu sabiedrībā, kas ietekmē sociālo stāvokli un tam līdzīgi. Ir piemēram, Liejas Dopeļa kapulaukā, kas ir tāds tipisks vēlā dzelzs laikmetā arheoloģisks piemineklis, kur ir liecības, ka līdz 3 pētot kapulauka materiālus, līdz 3 gadu vecumam abediem vispār neeksistē, viņi nav atrasti. Pēc 3 gadu vecuma sāk diferencēties pēc dzimumiem abediem, kad ir vienos kapos ir tas, kas pienākas varbūt pieaugušai sievietei vai pieaugušam vīrietim, kuri stingri noteikti viņa sociālā loma, ja sievietei dod sirpis, tad vīrietim dod šķēps vai attiecīgs rīks, kas ir piederās viņa lomai. Lūk, tas ir tas, no kā vadījās mūsu priekšteči. Tas ir pirmie elementi, vīrišķais, sievišķais, kad viņi ir izteikti atbilstoši viņiem, tiek pakārtota dzīve, lomas un sadarība, nesadarība. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par to atšķirīgo, kas varētu būt, viņš ir varbūt atšķirīgs nevis pamatos, bet atšķirīgs kaut kādās niansēs. Tur tā galvenā atšķirība. Labi, laikam šeit mazliet mūsu domas dalās, ja? Ir skaidri parādās sociālā diferenciācija vēlajā vidējā dzelzs laikmetā. Var pateikt, kurš ir bijis, teiksim, augstāk, teiksim, kas varēja būt elites pārstāvis, kas varēja būt vergs, kas varēja būt, teiksim, vienkārši karavīrs, ja, un kas varēja būt priesteris, tādas lietas atspoguļojas. Jā, atgriežoties pie tā miršanas procesa un tās palīdzības dvēselē uzsākt šo ceļu, tradicionāli, ko es arī atceros no savas bērnības un pieredzes, tiek atvērti logi. Esmu lasījusi, ka pa logiem arī dvieļi tiek izkarināti, tiek iedegta svece, tā kā šādi mazi rituāli, kas veltīti, tai palīdzībai dvēselē šķērsot šīs robežas.
Tālāk arī tiek aizvērtas acis mironim, tiek uzliktas šīs vara monētas, mironis tiek apmazgāts, ietērpts. Var sakot, tas nelaiķis tiek sagatavots, šim pārējais rituālam. Jā. Par vārdu nelaiķis. Mēs mūsdienās lietojam viņu, jā. Tā kā pirms termiņa aizgājis. Patiesībā, tur jau tā slēpjās. Mēs lietojam vispār no mirēja loma, bet patiesībā tur arī tā varbūt atbilde uz to jautājumu, kad ir nozīmēts laiks cilvēkam šai saulē. Un līdz ar to tas, kas ir aizgājis, bet nelaiķis nozīmē, ka viņš ir kaut kādu savu lomu vai nav piepildījis vai mērķi nav sasniedzis. Varbūt tur tā. Viņā saulē nav laika dimensija. Tātad viss laiks izbeidzās. Bet šajā stadijā starp nomiršanu un bērēm notiek arī dziedāšana, notiek vāķēšana. Vēl nesenā laikā kristietības ietekmē tās ir tie psalmi, psaļmes, ko dzied, kāds ir viņu mērķis un funkcija. Laikam tad uzreiz viena robeža ir jānovalk. Ja tu pieminēji saļmas, kā kurā vietā Latgalē to sauc, ja te runa ir tikai par Latgali, respektīvi tikai par katoļu ticīgo Latvijas daļu. Tā ir jau, kā lai saka, katoļu pasaule. Un es nezinu, cik lielā mērā būtu prātīgi kaut kādas detaļas minēt, ja? Bet principā tas ir rituāls, ko ievies 18, tas ir datējams pēc drukātiem avotiem, ko 18. gadsimta beigās ieviesa jezuītu misionāri. Un acīm redzot, tu jautāji, kā tas saistās ar nāves. Te var atgriezties pie, ko kolēģi jau minēja, sēra procesa. Bija runa par sēru procesu, kādu viņš to piedzīvo mirstošais. Ja? Bet ir sēra process, kam cauri iet palicēji. Un no šī viedokļa, teiksim, gan mirušo oficijas, gan arī vēl citi mūzikas veidi, kā kurā kultūrā darbojas kā sēru procesa regulētāji. Sēru process dzīvajiem, jo tuvāk viņi ir stāvējuši mirušajiem, sāks ar šoka fāzi, it īpaši tad, ja nāve ir pēkšņa. Tad nāk, es lietoju 4 fāžu iedalījumu, bet tas ir no otras puses skatoties. Un ir visādas sistēmas, ja mēs faktiski varam izvēlēties, izvēle ir liela. Un pēc šīs te fāzes nāk emociju izlaušanās fāze. Šoka fāze ir zināmā mērā, ļoti bieži ir stinguma fāze. Trieciens ir tik liels, īpaši pēkšņas nāves gadījumā, ka cilvēks sastingst un tikai varbūt laika pa laikam kaut kāds spējas izpausmes nāk, un kuras liek mums saprast, cik ārkārtīgi dramatiski procesi notiek iekšienē. Ja, tas atgādina mazliet, metaforu tiek lietot, vārās katls ar ūdeni, un viņam ir uzlikts vāks. Bet tur apakšā viss notiek. Ja, tad nākamajā fāzē tas laužas uz āru. Un šāda mūzika, kā mirušo oficijas, jeb saļmas, kā Latgalē to sauc, arī kā bēru raudas citās kultūrās. Ja, latviešu gadījums pie šīs tēmas ir īpašs gadījums. Viņi darbojas kā sēru procesa regulētāji, ja, kas it īpaši pirmā fāze, šoka fāze, viņa ir ārkārtīgi postoša. Un, ja cilvēks viņā iestrēgst, tad tas ir
ļoti slikti no visiem viedokļiem. Un šī mūzika palīdz viņu izsist, teiksim, bērnu raudas palīdz viņu izsist no šīs te fāzes un iesviest viņu nākamajā fāzē, kur viņš var savas emocijas izreaģēt, ja, bez bremzēšanas, ja, tās drīkst. Tur mājinieki var paši nepiedalīties, pietiek atnāk, ciema sievas un dzied. Jā, protams, tur mājinieki var piedalīties, var nepiedalīties, bet, teiksim, ja mēs atgriežamies pie tām pašām saimām, tad katrā Latgales vietā, mūsdienās gan varbūt tā vairs ne visur ir. Bet vēl salīdzinoši nesen bija grupas, kas to varēja izpildīt. Un vēl mazliet senākos laikos faktiski katra lielāka saima pat varēja nodrošināt to. Vai tu nedomā, ka šī tradīcija, ko it kā jezuīti ir ieviesuši, nav uzgūlusies uz kādas senākas? Protams, tur ir, pie kam tam var ļoti skaistas liecības atrast. Ja. Tātad jezuīti acīm redzot reaģēja šādā, varbūt liek šajā auditorijā ir to teikt, bet es atkārtošu šo trivialitāti. Jezuīti bija ļoti slīpēti ļaudis, ļoti izglītoti, ļoti gudri un ļoti pieredzējuši visdažādākajās kultūrās, Japānā, Ķīnā, Centrālā Amerikā, Dienvidamerikā, kur tik visur, ko tik atklāja, viņi gandrīz nākamie jau bija klāt un sāka darboties, ja to mēdz pat saukt par tādu protoglobalizāciju šo te viņu veikumu. Un viņi nonākot kaut kādā kultūrā, viņi pirmām kārtām nevis ķērās klāt pie tā, ka sāka viņu laust un demontēt, bet viņu iepazina. Viņi iemācījās valodu, viņi bija poligloti, jā, liela daļa no viņiem. Neskaitāmas pirmās gramatikas pasaules valodām ir sarakstījuši jezuīti. Un acīm redzot, iespējams, ka līdzīga pieredze viņiem jau šur tur bija arī mūsu kaimiņu reģionos. Viņi redzēja, ka tātad veļu kults ir ļoti spēcīgs. Un pretēji saviem amata brāļiem Kurzemē un Vidzemē, luterāņu mācītājiem, kuri no kancelēm biedēja un draudēja, ka kādās tur elles liesmās jūs tur degsiet, ja liksiet zemliku un nebeigsiet visu šīs te beļu mielošanas rudeņos, ja, kas tur cilvēki paklausījās, gāja mājās un turpināja to visu darīt. Ja, jezuīti saprata, ka te ir vajadzīgs aizstājējs. Ja, ka viņiem ir jāiedod kaut kas cits, kam viņi varēs piesaistīt savu mīlestību arī pret aizgājējiem, jo nekad mēs nedrīkstam aizmirst, ka šie rituāli viņi nekad jau nebija tukši. Ja, runa vienmēr bija par tuviem cilvēkiem un par emocijām, kas šādos gadījumos katrā normālā cilvēkā veidojas. Vai tā varētu būt bijusi raudināšana, ka nākušas kaut kādas profesionālas raudinātājas un šādā veidā ir atvieglots sērošanas process? Jo tu esi teicis, ka Latvijā nav pierādījumu, ka ir tāda raudināšana, rituālā raudināšana bijusi. Jā, es esmu rituālā raudināšana. Pagaidām vēl neieejot iekšā latviešu gadījumā. Tātad patiešām raudu izpildījums, kā es minēju, izsit cilvēku no šīs te sastinguma fāzes, iegrūž viņu, palīdz viņam atraisīties un izrēģēt emocijas, kas ir veselībai gluži vienkārši ļoti svarīgi. Bet atgriežoties, teiksim, Latvijas gadījumā, tas, ko es esmu teicis un kam es esmu atradis pamatojumu, ja, ir, ka mums nav dokumentālu liecību, kas norādītu uz to, ka
mūsu kultūrā būtu bijušas, kas ir vispār mūsu kultūra. 13. gadsimts, tās ir 5 krasi atšķirīgas kultūras. Ja? Un, sakot, par kuru no tām, uz kuru mēs varam to attiecināt, vēl liels jautājums ir. Ja, tātad, nav dokumentu. Un viena cita lieta ir, ka pavisam noteikta pārpratuma un kļūdas dēļ 20. gadsimta sākumā izveidojās tradīcija atsaukties uz noteiktām vietām Indriķa kronikā, Rīmju kronikā, kā uz norādēm, ka lūk tur kurš un kas tur vēl, ka viņi zemgaļi, ja, ka viņi ir izpildījuši raudas. Šie dokumenti ir jāmēro ar, kā lai saka, mēs nedrīkstam viņus lasīt ar mūsdienu cilvēka acīm. Mums ir jāiemācās, tā sakot, jāsaprot, kā šādas lietas toreiz tapa. Ir arī, tomēr arī 20. gadsimta latviešu historiogrāfijā pētnieki, augsta līmeņa pētnieki, kas savulaik jau saprata, ka tajās vietās, kuras it kā piesauc, ka tur ir runa pavisam par kaut ko citu. Kā ir no tā aizgājēja viedokļa, jo mums ir dainas par to, ka vediet mani dziedādami, nevediet raudādami, ka tās asaras traucē tam dvēseles turmākajam ceļam. Tātad... Es domāju, tas varētu būt turpinājums tam, kas tev jau izskanējis, kad gan no ceļa radīšanas, gan no emocionālā stāvokļa latvietis nav radīts raudāšanai un sērošanai. Vienmēr uzsvers tāds dzīvespriecīgs noskaņojums, pat smagākos varbūt vai pārbaudas brīžos. Latvietis izturās pret savu nāvi, tā kā pret parastu parādību, kas ir kā dzīve, ko viņam Dievs devis, to arī ņēmis. Kristīna, tas ir iespējams psiholoģiski? Tā. Es tieši sēžu klausos un domāju, ja mēs pieņemam, ka uz līdzpārdzīvojumu empātiju uz sērām ir spējīgs emocionāli inteliģents cilvēks. Tas nozīmē cilvēks, kurš ir spējīgs atpazīt sevi jūtas. Es nevaru, vienalga vai man raudina vai nē, ko es, piemēram, piedzīvoju savā ikdienas darbā, es varu mēģināt raudināt cilvēku, cik es gribu, ja viņš ir noslēgts savā empātijā, savā līdzpārdzīvojumā un faktoloģiski uztver to informāciju, viņš jau arī nevar paraudāt pie labākās gribas, jo tās asaras jau ir tā pārdzīvojuma rezultāts, nevis kaut kas, ko var mākslīgi izsaukt. Un es tajā ziņā domāju, ka tur ir... Jā, tas ir ļoti interesanti arī par to. Es pirmo reizi kaut kā šādā veidā to izdzirdēju, ka latvietis nav paredzēts sērošanai. Es teiktu, mēs esam viena no melanholiskākajām tautām, un vispār ir redzēta. Man pat viens paziņa režisors, viņam bija, es neatceros, kaut kāda dokumentālā filma par kapu kultūru, kapu svētkiem, un tad viņš bija arī savācis kaut kādu materiālu par to, kad ir novērotas tādas tā kā rituāla veida sanākšanas kopā, kad vaimanāt, kas ir grūtībās esošiem cilvēkiem sniegušas to atvieglojumu, šajā gadījumā varbūt ne nāves kontekstā un aiziešanas, bet ikdienas veselā saprāta saglabāšanas nolūkos un emocionāla treniņa un emocionāls izlādes nolūkos. Jā, bet par to, ka mēs būtu tādi optimistiski noskaņojumi, dancotāji, dziedātāji, es kaut kā, grūti novērot vismaz tad to pēctecību, kā tad mēs te pēkšņi šādi kļuvām. Mārtiņ, vai nav tā, ka tām citām tautām, kam tā raudināšana ir, ka viņi ir līdzīga tai vaimanāšanai? Kā tās raudas izklausās? Raudas ir pavisam noteikts jēdziens mūzikas zinātnē, kam piemīt pavisam noteiktas pazīmes. Ja? Un pirms es
patiešo pievēršos tavam jautājumam, es gribēju pateikt, ka ne jau katra skumja dziesma par miršanu vai nomirušajiem. Tā nav rauda. Ja? Tur ir pavisam citas sastāvdaļas. Un bieži vien pārpratumi ir radušies tieši šī iemesla dēļ, ka nav pamana, ka ir melanholiskas un sēras dziesmas, un tad 19. gadsimta vidū, kurš bija tas no vācu baltu rakstniekiem, kurš teica, ka visa latviešu dziedāšana ir pilna ar raudām. Ja? Viņa doma bija, ka tur ļoti daudz ir sērīgu un skumju dziesmu. Vienkārši tā. Un sēru process jau laikam ir tomēr universāli. Ja? Un ir vienkārši jāmeklē, kādi tad konkrētajā kultūrā, kur, piemēram, raudas nav bijušas, ja? Tā kā, vai arī viņas ir bijušas kaut kad ļoti sen, vai kaut kādu tabū viņas ir nobloķējuši. Tur noteikti gluži vienkārši ir citi kaut kādi mehānismi bijuši, kā sēru process ir izdzīvots. No sēru procesa jau viens normāls, ko nozīmē normāls, ja? Cilvēks izvairīties īsti tā kā nevar. Ja? Viņš var viņu atliktais sēru process. Un tā, tur, ja latviešiem raudas patiešām, pieņemsim, viņas nav bijušas, tad mums ir jāskatās, ja tas pētnieciski mūs interesē, tad kas ir kādā veidā darbojies šī te muzikas veida vietā. Ja pretējā gadījumā mēs nonākam pie tā, ka latviešiem nav bijis sēru process. Un atšķirībā, ja kaut kādi ļoti īpatnēji šie latvieši ir bijuši. Un lai būtu raudas, varbūt pāris pazīmes, kā mēs varam... Raudas, tipiska rauda, vienalga, vai tā ir līgavas rauda, līgavas iziešana tautās senākos laikos, arī bija zināmā mērā saistīta ar savu veidu sēru procesu. Ja? Viņi pamet tik daudz ko. Tēvu mājas un tā tālāk un savu vidi, un aiziet ļoti nezināmos apstākļos pie cilvēka, viņas vīra, ko viņi varbūt tur kādreiz svētdienā ir redzējusi dievkalpojumā, bet citādi pat nepazīst. Ja, tā kā šeit arī ir savu vieta sēru procesam. Bet piedod, atgādini man lūdzu. Tās pazīmes, lai mēs pateiktu, kas ir raudas. Rauda. Šaura apjoma rečitatīvs ar sekojošām elsām. Ja es būtu zinājis, es būtu iestudējis, bet tas, kas man tagad nāk prātā, teiksim, motiņa Lomano, širdu žēlomano, kur tu man paļīkai, un tā tālāk. Ja, teiksim, šīs ir divas sastāvdaļas, šaura apjoma rečitatīvs, ar sekojošām nopūtām raudāšanu, stilizētu raudāšanu, elsām. Ja? Šie divi elementi ir vajadzīgi, lai mēs varētu runāt par raudām. Pārējais ir gluži vienkārši vai nu skumja dziesma, bēru dziesma, jā. Runājot tālāk par šo notikumiem, kas notiek sētā, kurā ir kāds devies mūžībā, tad ir tas ceļš no mājas līdz kapu vietai. Tas ir tāds fiziskais ceļš, tālāk ir mītiskais ceļš, kur tā dvēsele dodās. Domāju, šobrīd mēs neiesim tur dziļumā par šiem te priekšstatiem, kādas ir tās vietas un tas dvēseles ceļš, bet, tomēr runājot par to fizisko ceļu, kaut kādas simboliskas apstāšanās mēdz būt šiem te bēru procesijai.
šī te robežas šķērsošana. Ļoti daudz ir ticējumi par to, kā tur smagi zirgi velk. Varbūt var vairāk kaut ko teikt. Nu, tās robežas, varbūt tautas dziesmās viņas ir tā kā 3 dieniņas veļu māte kaļķu cepli kurināja, acīm redzot, tas vēl laiks, kad tā dvēsele pakavējās kaut kur tuvumā pie mīļajiem vai pie pazīstamām dzīves vietām, bet ir arī tādi apzīmējumi, kuri varbūt mūsdienās mazāk saprotami, piemēram, baltus zirgus nejūdziet, kāpēc baltus zirgus nejūt. Turklāt latviešu valodā vārds balts attiecībā uz zirgu spalvu krāsu netiek gandrīz lietots. Tur ir sirmis vai bēris un tam līdzīgi apzīmēja balts. Acīm redzot, jāskatās tā kā metaforiski, ko tas nozīmē. Tas ir garš, gaišs, tas ir runāts par ceļu, par garu ceļu. Tā kā mēs zinām no arheoloģijas liecībām, ka senāk tās kapsētas nebija pārāk tālu no apdzīvotām vietām. Lai gan viņi bija izvietots pie gariem ceļiem, pie upju krastos, parasti īpaši runāja par vidējo vēlo dzelzs laikmetu. Bet, acīm redzot, vārds balts šajā gadījumā nozīmē to, ka tālu nebrauciet, ja tas ir adresēts vedējiem. Ir policēji, kas mājās, kas nepiedalās šajā izvadīšanas rituālā, neved uz kapsētu. Kas tie ir? Kas tie policēji? Jā. Parasti sievietes, bērni, tie, kas mazāk aizsargāti, tie paliek mājās. Tas ir sava veida bīstams ceļš. Jā. Un šajā gadījumā, acīm redzot, tādā veidā metaforiski tie pateiks tālu nevediet, baltus zirgus nejūdziet. Tā izskatās pēc tā. Protams, ka ir tā valoda, kas mums tikusi caur dainām, viņi ir jāsaprot, un mūsdienu pasaulē, ja burbuļos dažādos dzīvojot, mums ļoti jāpiemērojas, lai saprastu, ko kurā runā un ko tas nozīmē. Ja sanāk tā telpa, varbūt, ka lai bija 5 kultūras, varbūt vairāk, varbūt mazāk, bet katrā ziņā to burbuļi bija mazāk, līdz ar to tā saskarsme varbūt bija vienkāršāka. Mūsdienās viņa vēl niansētāk un grūtāk. Un saprast vēl to, kas ir bijis pirms vairākiem simtiem tūkstošiem gadu, vēl sarežģītāk. Tā robežu sargāšana starp šo sauli un viņa sauli, viņa dažādos rituālos izpaužas. Tajā skaitā ir tās saucamās krustapriedes. Jā, kā viņas tika lietotas? Man bija gadījums, es Liezaras kapsētā, man bija viena izvadīšana, kas man bija jādara, un kaut kuros dzīvoja tas mājas saimnieks, kuru bija jāizvada, un te bija problēma tā, ka es tiku pieaicināts, lai vadītu šo rituālu, bet šajā ģimenē saimnieks, acīm redzot, dzīvoja savā kaut kādā pasaulē, ka viņš vēlējās, lai viņu izvada latviski, un ģimene nezināja, ko tas nozīmē, kā izvadīt latviski. Un tad man nācās kaut kādā veidā saprast, uztaustīt tos faktus, jo es viņu personīgi nebiju pazinis, un man vajadzēja saprast, uz kuru tad pasaules vietu viņu vadīt, jo tas atkarīgi svarīgi patiesībā. Es jūtos atbildīgs par šo procesu, ja es esmu piekrits un man vajag tos orientierus, to virzienu, kuru viņu vadīt. Un tā ir mūsdienu problēma, kad vienā ģimenē var būt cilvēki, kuri viens otru tā īsti nesaprot, kādā pasaulē viņi dzīvo. Tāpēc robežas un virzieni un vispārējais, tas ir tāds, varbūt ne pat, tas ir kultūras jautājums, bet mūsdienās tas arī tā kā ģimenes un dzimtas jautājums vairāk. Par krustapriedēm tu domā robežas, ja? Jā. Krustapriedes, jā, kāpēc Liezera sauc? Jo Liezerē tieši tajā reģionā apvidū tās krustapriedes ir, un es uzdevu jautājumu, vai viņi nevēlētos kaut ko sakarā to, ka viņas vēl ir, un viņām ik pa laiku parādās iegriezti krusti, un tā ģimene nesaprat, par ko es runāju. Bet, viņi dzirdēja par tādām, bet pēc kam tas ir vajadzīgs, viņam nebija skaidrs, tāpēc es atteicos no rituāla iekļaušanas tieši šo te darbību, jo viņi ir svarīgi gan aizgājiem, gan svarīgi arī policējiem, jo izvadīšana un bēres kā rituāls, viņš ir svarīgs ne tikai priekš tā, ko mēs izvadām, bet priekš tiem, kas paliek. Un otrs ir, kā mēs izturāmies pret to procesu, pret līķa utilizāciju vai pret mirušā pavadīšanu. Ir dažādas lietas, ir tādas bēres piedzīvotas mūsdienu sabiedrībā, kad ir sajūta, ka labāk tas ātrāk beigtos, un ir tādas, kur ir ļoti sirsnīgi tik izvadīt cilvēks, kurš nodzīvoja savu mūžu, un tūs tiem apkārtējiem, kas viņu izvada. Tad tā ir tāda interesanta
tāda parādība. Bet tas krusts ir tā kā tā ceļa aizvēršana dvēselē atpakaļ uz mājām. Jā, dažreiz tā ir ceļa aizvēršana, dažreiz tas ir tā kā pasargāšanās, lai tā kā skaidrotie vietējie, kas uzskata, ka viņi zina, ko tas krusts nozīmē, ka tā ir tā kā aizsardzība, tā ir tā kā pasargāšanās no tā, ka aiz šā te aizgājēji uzreiz neparādītos nākamais un tam līdzīgi. Tur ļoti daudz dažādas interpretācijas. Bet tā dvēsele, tā uzreiz nedodās uz tām debesīm, jo tajās tradīcijās, pirmkārt, šī gada diena tiek svinēta un ir priekšstati par to, ka, tanī gadā tā dvēsele vēl ir tepat starp mums. Respektīvi ir gads vai 3 vai 5 vai 7, kā nepāra skaitlis, ka tā dvēsele vēl tepat ir starp mums, piedalās dzīvē. Es domāju, ka cik daudz ir to kopienu, kas varbūt piekopš tādas ārpasaulīgas uzskatus, tik daudz arī viedokļu šajā jomā. Es pat tās citēju to Dainu, 3 dieniņas, ir 3 gadiņi un tā tālāk, tad acīm redzot, tas ir tāds diapazons ļoti plašs, visatkarīgs no tādiem uzskatiem. Un tāpēc jau es uzsvēru to, ka ir svarīgi respektēt mirušā uzskatus. Viena lieta tie, kas paliek, otra lieta, kur grib nokļūt tas, ko mēs respektējam, cienījam varbūt un gribam viņa labu vēlam. Bija arī tāds gadījums manā praksē, kad atnāk sieviete, kurai brālis miris, viņa ir kristiete, pārliecināta, un viņas brālis ir dievturs. Tad no vienas puses, jā, viņa ciena brāļa izvēli, viņa reliģiskos priekšstatus, bet viņa izvēlās viņam izvadīšanu tādu, kāds viņš būtu vēlējies. Un ir pretēji gadījumi, kad viens ģimenes loceklis ir kristietis, un viņš pa varītēm grib uzspiest izvadīšanu tādu, kāda būtu atbilstoši viņa priekšstatiem. Tādā sabiedrībā mēs šodien dzīvojam, līdz ar to tādi ir priekšstati attiecībās arī uz mirušo izvadīšanu. Bet vai varētu būt, ka tā, ja ņem kā to garīgās funkcijas pildīšanu, kad savā ziņā tas rituāls, lai kāds viņš būtu, lai ko mēs domātu par to dvēseli un viņas ceļojumu, viņš jau arī tas, kā es saredzu, dod to laiku, iekļaut to notikumu, iekļaut to cilvēku realitāti. Manuprāt, tajā ziņā tas ir kaut kāds vienojošs elements, ka mēs pievēršam uzmanību tam, kas aiziet, un mēs tā kā savā ziņā mācamies dzīvot tai jaunajā realitātē, kurā viņi vairs nebūs. Un iespējams, ka to dvēseli ņemot kā metaforu tam laikam, kas ir vajadzīgs gan aizgājējiem, gan palicējiem, lai ieintegrētu pašu šo te transformācijas procesu. Tie rituāli droši vien dažādās kultūrās, tradīcijās un visticamāk arī šejienes ir atrodami dažādās interpretācijās. Bet es to vairāk redzu kā tādu iespēju ieintegrēt lielu transformācijas procesu, kuru nav viegli integrēt, tīpaši, ja viņu ir saistītas kaut kādas negācijas. Mēs tā idealizēti varam runāt par skaistu cilvēku aiziešanu, bet ļoti bieži praktiskajā realitātē, jo mēs redzam, ir aizvainojumi, ir dusmas, ir neatrisināti jautājumi, nepārdalītas teritorijas, tās pašas mantas pārdales, zemes pārdales, un vai dieniņās, kam tik cilvēkiem ir nepieciešams šis te laiks, lai viņi garīgāk paskatītos uz to aiziešanu, varbūt netik pragmatiski, un es pat teiktu reizēm netik emocionāli, jo tās emocijas jau arī tur var būt ļoti daudz un dažādas. Ko tādā gadījumā nozīmē tāds rituāls kā pēdu izmīšana? Vai tas arī ir saistīts ar kaut kādu atmiņu transformēšanu par aizgājēju? Tas ir saistīts ar transformēšanu, bet ir tāpat kā to viena no krusta interpretācijām, kāpēc viņš tiek priedēts, ir, lai mirušais neatgriežas mājās, lai viņš nespokojas, lai viņš netraucē dzīvējiem, ja viņam ir sava. Viņam jāpaliek viņa saulē, mums šai saulē jāpaliek. Tas strikti novilkta robeža, bet tai robežai jābūt netik plašai un netik šaurai. Patiesībā, lai mironis neatgriežas, viņam jābūt iespējai kaut kā neparvarēt to. Un līdz ar to
Ir tādi simboliski žesti, simboliski kaut kādi zīmes, kuras it kā palīdz viņam nepārkāpt šo robežu. Ir tās mūsu pazīstamā dziesma Tēvu tevis laipas met. Laipu var pārmest tikai pāri strautiņam, pāri plašai upei, to viņi nepārmetīs līdz ar to, bet mums ir svarīga tā laipa, lai viņa būtu tā saikne. Līdz ar to tam attālumam nav jābūt tik tālu kā jūra, kā okeāns, kur nevar pārvarēt. Un te pašā laikā netik šauram, kur viņš var pārkāpt un parādīties šeit, tā kā zaudējot orientāciju telpā, parādoties starp dzīvajiem, tas arī mums nav vēlams. Vai tu vari arī kaut ko teikt par šo rituālu, kā tas fiziski notiek? Vai tā ir kaut kāda taku izstaigāšana? Tas, kas mums ir zināms no folkloras, tā ir praktiska darbība, kas ar dziesmām un darbībām tiek izdarīta, bet vai vienmēr tas ir vajag izdarīt tiešā veidā, tas ir jautājums, jo mums jāsaprot, ka mums jālikvidē vai jānolīdzina tie pieķeršanas punkti, pirmkārt, lai mēs paši nepārvēršamies par mūžīgi sērojušiem objektiem. Tā ir arī tā drēbju dedzināšana un visu priekšmetu tā kā iznešana ārā, kam ir bijusi saskarsme ar nāvi. Jā. Te jau ir tas ļoti komplicētais priekšstats par to, kas ir tāds mirstošais, ir nāves spēks, kas paliek, kas saglabājās kaut kur. Viņš ir dažiem cilvēkiem, viņš ir svarīgi no viņa likvidēt, jo viņi patiešām tic, ka tajā drēbēs ir tas zivju apdraudošs spēks. Citiem atkal vairāk uzsvars uz to, ka tas ir vairāk tas, kur var parādīties vai pieķeršanās punkts tam mirušajam. Viens otru neizslēdz, bet katrā ziņā viņš ir tas, kas saistīts ar mūsu priekšstatu, ar to robežu, kur viņai jābūt un kur viņai ne, cik plašai viņai jābūt. Mēs varam, dažiem cilvēkiem, es zinu, pazīst cilvēks urnas ar viņu senču pelniem glabājās mājās, viņi pat tā īpaši nevēlās varbūt viņus apglabāt kaut kur Kolumbārijā vai kaut kur citur. Un šā robeža varbūt katram savu. Viņš pats novelk to, cik plašu viņš grib un cik viņam viņa pieņemam. Viņš jūt, ka tā nav pat tuvu tā robeža, ja viņa sensis te pat istabā urnā uz klavieriem, piemēram, viņa atrodas. Un tad seko pēdējā bedību rituāla daļa ir šis mielasts, uz kuru aicina pats aizgājējs. To dara tuvinieki, bet viņi dara aizgājēja vārdā. Un ir priekšstati, ka aizgājējs, šis tuvinieks, viņš piedalās, jo viņam tiek nolikts arī šķīvis un visi galda piedarumi un vieta. Kā Mārtiņš stāstīja, tas mielasts var būt ne tikai sērīgs un skumīgs ar atmiņām, bet Kurzemes variantā tas var būt jautrs. Tur varbūt pat nav runa tieši tikai par mielastu. Ja? Kurzemē piekrastē, un tas ir diezgan labi arī dokumentēts, aprakstīts, tā sauktās jautrās bēres. Es uzsveru jautrās, nevis priecīgās. Ja? Tur ir zinām neanse. Un tās rīkoja tādos gadījumos, es arī esmu intervējis cilvēkus, kas vēl atcerās arī piedzīvojuši šādas reizes. Un viņi skaidri prata novilkt robežu starp tiem gadījumiem, kad varēja būt šāds jautrās bēres un kad nē. Un jautrās bēres atļāvās tad, kad mirušais bija sasniedzis augstus gadus, ja, bija nodzīvojis garu, ražīgu, strādīgu, godīgu mūžu. Ja, viņš varbūt mirdams arī pat vēl ir pateicis palicējiem, ka jūs tur nelējat asaras, drīkst dziedāt, var arī uzdancot pat, ja nes prāts uz to. Bet, protams, ka nekas tam līdzīgs nenotika tādos gadījumos, kad aizgājēji bija jauni cilvēki, vai arī, kad traģiska nāve. Ja, tad
Tas nebija iespējams. Tikai pie šādām izcilām, bagātām, pilnvērtīgām, garām dzīvēm. Nu ko, stunda ir aizritējusi. Mēs tā esam... Stunda ir situsi. Esam izliekšojuši cauri daudz mēs šim procesam. Gribu teikt jums lielu paldies par sarunāšanos, bet varbūt noslēgumā tomēr no katra jums vēlētos dzirdēt vēl kādu, nezinu, kādas domas par šo bedību rituālu, vajadzību, nepieciešamību, derīgumu arī mūsdienās, arī mūsdienu situācijā, jo mēs paši personīgi esam ļoti daudz dzirdējuši, kā šīs tautas dziesmas atvieglo šajā sēru brīdī, viņas kaut kādu gaišumu dod, kaut kādu, jo viņas arī saka, ka šī dzīve te ciemoties, bet tur arī vēl dzīve turpinās un tās nav beigas varbūt, par ko mēs nevaram neko zināt. Bet jā, varbūt jums ir kādi noslēguma vārdi. Ir tāds apkopojošs termins, kas šajā gadījumā dar visdažādākiem gadījumiem, vai tās būtu, nezinu, katoļu bēres, luterāņu, dievturu, vai pavisam, teiksim, kā mēs izteikt, tas vārds ir jocīgs, laicīgās bēres, vai kas, tas ir pārējais rituāls. Pārējais rituāls ar uzdevumu sakārtot attiecības starp mirušo un palicējiem. Ja, tur liekot pārdomāt, ļaujot atvadīties. Ļoti svarīgs ir atvadīšanās moments. Ja, cik bieži nāks dzirdēt, ir nācies dzirdēt, ka, teiksim, kāds, kas ir kaut kādu nopietnu iemeslu dēļ nav ticis uz bērēm, cik viņš ir nelaimīgs par to, ka viņš nav varējis atvadīties, viņš nav varējis godevīgi pielikt punktu šīm te attiecībām. Jā, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Šis rituāls ir tikai viens tajā rituāla sērijā, kas apliecina mūsu atgriezenisko saikni ar mūsu senču pasauli. Un pat tik tālu, cik mēs varbūt neapzināmies, un mēs esam dzīvē, esam stipri tik, cik mums tā atgriezeniskā saikne ir stipra, jo tur ir tūkstošiem un desmitiem tūkstoši ir padomu, kas var mums līdzēt šajā dzīvē. Tāpēc es domāju, ka tam ir vērts, par to ir vērts domāt, varbūt nevienmēr burtiski tulkojot to, kas tradīcijā ir, bet ņemot to labāko un racionālo graudu, kas palīdz mums izdzīvot. Jā, bez noslēguma droši vien nebūs jaunu sākumu. Kaut kas sāks, kaut kas beidzas, tajā, manuprāt, miedarbībā arī viss ir pateikts. Un man droši vien gribas noslēgt ar to, ko tā man omīte mācīja. Nevajag atstāt neatraisītus mezgliņus un nevajag turēt ļaunu prātu. Paldies! Paldies, ka klausījāt!